Kā iesākt brīvprātības un labdarības procesus, lai labie darbi kļūtu par ikviena ikdienu, nevis tikai ap Ziemassvētku laiku? Tā ir galvenā būtība labo darbu nedēļai, kas mudina palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan sabiedrībai kopumā. Un darīt to ne tikai šajā nedēļā. Šis jau ir 15. gads, kad labdarības organizācija Palīdzēsim LV rīko šo akciju, un tā sākas tieši šodien. Par labo darbu nedēļu izvaicāsim Palīdzēsim LV vadītāju Ilzi Skuju. Labrīt! Labrīt, labrīt! Tradīcija turpinās, jūs esat tiešām viena no šādu labdarības tradīciju ilgdzīvotājiem, tā varētu sacīt. Es nezinu, droši vien, ka gandarījums un pieredzētais cilvēku atbalsts un atsaucība ir tas, kas mudina no gadu uz gadu turpināt un virzīties tālāk. Tā ir? Jā, viennozīmīgi, jo tā ir kļuvusi jau par tādu tradīciju, un daudzās skolās un uzņēmumos cilvēki plāno jau saulaicīgi kādu labo darbu, tad viņi varēs veikt šajā gadā. Un tas, manuprāt, ir brīnišķīgi, ka mēs esam iekustinājuši šos te procesus, tādus labo darbu, brīvprātības procesus, un viņi jau darbojas patiesībā paši no sevis. Tikai vēl tāds neliels grūdienis mums arī pateicoties jums, ir jāatgādina cilvēkiem, ka labie darbi ir jādara sākot ar šo nedēļu, bet, protams, viņus nebeidzot darīt nedēļas beigās, bet turpinot arī ikdienā. Mēs zinām, jūs arī parasti uzsverat, ka šī ir tā akcija vai šī ir tā tradīcija, kur nav nepieciešams tas mantiskais kaut kāds lielais naudas ieguldījums. Tieši tāpēc lūdzu varbūt atgādiniet, lai cilvēki tiešām saprastu, kas tad ir tas, tie labie darbi, kas varētu tikt darīti. Protams, kāds no tiem kaut ko arī maksās, bet tikpat labi kāds arī varbūt neko, tikai mūsu laiku, vai ne? Jā, tieši tā, tie ir darbi, kas neprasa liels finansiāls ieguldījums, kā jūs jau minējāt, un tas varbūt jebkas šonakt un divas iepriekšējās nakts ir bijusi milzīga vētra Latvijā. Mēs varam doties palīgā senioriem, sakopt, piemēram, dārzus. Iedomājos, ka ir zari sakrituši āboli un ne tikai droši vien senioriem, arī visā Latvijas apkārtnē, vai ne? Tas ir tāds pirmais piemērs, spilgtākais, kas man nāk prātā, bet tie plānotie labie darbi, kas šorīt jau es tikko pirms nākšanas studijā ieskatījos, ir jau vairāk, gandrīz kā 5000 Latvijas iedzīvotāji plāno iesaistīties labajos darbos. Un tie skolēni biežāk dodās lasīt ozolzīles. Uzņēmumi atkal, piemēram, dodas kolektīvi nodot asinis. Vāk kaut kādas mantas lietas, kas noderētu gan Ukrainas bēgļiem, gan varbūt arī dzīvnieku patversmēm. Ģimenes dodas uz dzīvnieku patversmēm. Aicinājums ir apciemot seniors. Kaut vai paskatīties apkārt un ieraudzīt, kam šī palīdzība ir nepieciešama, nebūt tādam vienaldzīgam. Pašlaik arī mēs karti redzam fonā, starp citu, ko var iet jebkienas labo darbu nedēļa, Palīdzēsim LV, un palūkot varbūt kaut kas tiešām sakrīt, vai ģeogrāfiski, vai pēc interesēm, un turpat kaut kur arī doties. Tieši tā, jo tādēļ arī mēs aicinām iezīmēt šos te zaļos punktiņus, kuros arī iekrāsojās jau brīnišķīgi Latvijas karte. Jūs varat varbūt, jūsu pagastā vai novadā vai reģionā notiek kāds labais plānotais, labais darbs un noteikti var pievienoties un iesaistīties. Nedēļas beigās es ceru, ka tad jau būs visa Latvijas kārta iekrāsojusies skaisti zilajos punktiņos, kur tad varēs redzēt paveiktos labos darbus. Paveiktie tad maina krāsu, jau tiek kļūst par zilu. Jā. Starp citu, aktivitāti noteikti nedēļas beigās var nomērīt, kad beidz šī akcija, bet kāda ir to iepriekšējo gadu pieredze, vērojumi par to, vai šie aizsāktie labie darbi ir ar tādām ilgtermiņa sekām. Varbūt kāds aizsākas kā tāds ilgāks palīdzības projekts, vai, tas vārds projekts varbūt ir nodrillēts, bet iniciatīva, kas turpinās arī ārpus šīs nedēļas un no gadu uz gadu varbūt. Tā arī ir, jo bieži vien sabiedrība vai cilvēks, viņš varbūt vēlas darīt kādu labu lietu un papildu savām ikdienas skrejienam un rūpēm, taču ir grūti atrast to vietu un kur un kam konkrēti palīdzēt. Un tādēļ labo darbu nedēļa brīnišķīgs, manuprāt, instruments, jo viņš var aizsākt šo te palīdzības sniegšanu kādam, iesaistīties brīvprātīgajā darbā un turpināt to arī darīt ikdienā. Mums arī brīnišķīgi piemēri gan mūsu organizācijai Palīdzēsim LV, kuri cilvēki nāk un pēc tam jau tiešām jau pat gadiem dara un iesaistās. Tā kā šis ir vēl viens tāds lielisks piemērs, kā vienreiz pamēģinot to
ir vēlme darīt vēl un vēl. Es gribēju precizēt, kāds ir tas piedāvājuma un pieprasījuma satikšanās procents, ja tā vispār var vērtēt pēc tās mājaslapas, jo es pieļauju, ka ir cilvēki, kas tiešām dara, vai ir gatavi darīt labo darbu un ieliek to savu iniciatīvu kartē, un ir tādi, kas vai nu no savas puses vai citu vārdā ir ielikuši kādu vēlmi pēc palīdzības, vai šīs iniciatīvas biežāk satiekas nekā nesatiekas? Biežāk satiekas, protams, taču jāsaka, gadu gaitā nav bijis tā, ka mums ir ļoti liels tāds pieprasījums pēc palīdzības lūgumi. Vairāk tā ir tāda cilvēka paša iniciatīva. Jā, kas piesakot to un ļaujot arī citiem iesaistīties. Jā, ievērojot. Un, es teiktu, nebūt tādiem vienaldzīgiem, nepaiet garām. Tādas mazas varbūt lietas, jo, piemēram, tikko bija piemērs brīnišķīgs. Es biju dzīvnieku klīnikā, kur savu kaķi aizvedu, un tur bija arī kundze gados Lietuslī ārā. Un viņai bija mazs sunīts, un es teicu, es varbūt jūs pa ceļam varu pavest kādu gabaliņu turpat. Tas jau ir tas labais darbs, tā kā nebūt tādam vienaldzīgam, nepaiet garām un sniegt šo te atbalstu. Jā, es domāju, tās situācijas droši vien dienā gandrīz ir mums katram. Bieži vien mēs vienkārši aizbildināmies, ka nav laika tur kaut vai bērniem sakārtot istabu un mantiņas, kuras varbūt no kurām viņi ir izauguši, atdot kādam, kuram tās ir nepieciešamas, vai ne? Tad šī ir laba nedēļa, ka to vairs neatlikt un sākt tos procesus. Tā sasproties un iesākt, un pēc tam jau tas aiziet tā kā tāds liela sniega bumba, labo darbu bumba, ka tev gribas darīt vēl un vēl, jo tas saņemtais pretīgi, tā atgriezeniskā saikne, viņi ir ļoti, ļoti tāda svarīga, būtiska, nozīmīga mums ikvienam. Un gan individuāli, gan kolektīvi, vai ne? Kā jūs teicāt, plašu kolektīvu varbūt iesaistās. Un tā ir arī brīnišķīga iespēja īstenībā saliedēt kolektīvu, gan klasi, gan ir uzņēmumi, gan darba kolektīvu. Un jā, labos darbus darot ir lieliski iespēja darot kopā, veidojās mums tāda labāka gan sabiedrība, gan arī tāds no mazā kolektīva uz lielo, es domāju, mēs varam izaugt. Jā, gandarījums vienmēr sakot ir brīnišķīgi sajūta. Liels paldies, ka jums atnācāt, liels paldies par šo iniciatīvu un tik tiešām, lai labie darbi vairojas. Paldies. Paldies par sarunu. Labi tēzīt, jā, lai vairojas labais un dažādi. Mēs varam pieminēt sākot no dabas veltēm dzīvniekiem vai dāvanām smagi slimiem senioriem, kas jau ir pieteikti šīs iniciatīvas, vai palīdzēt vienkārši sētniecei, baskatījos vakar kartēs teritorijas sakopšanā vai tehniku ziedot skolai. Vienkārši aiznest kolēģiem ābolus, arī šāds mazs prozaisks sīkumiņš, bet arī, kāpēc ne? To arī var pieskaitīt pie šīm mazajām lietiņām, kas dara mūsu un mūsu dzīvi labāku. 7:16.